Nu, viss sākās kā 20 gadu atpakaļ. Bija mūsu bārs ar brāļiem, klubs, vecrīgās peizdavas. Un tad es taisīju pats tādu sidru, alu, pusi uz pusi ar ābolu sulu, un saucu to par sidru. Bet viņš tā pārāk labi negaršoja. Un tad man kaut kas teica, ka tev taču tādas ābeles, nu, kad uztaisīju pats sidru. Tā arī es uztaisīju pats sidru, pirmos 20 litrus izspiedām. Baigi paveicās, ka nebija pacietības toreiz. Un mēs nesagaidījām, ka viņš beidz rūgt, un viņš jau bija salds, un viņš jau burbuļoja, ja viņš rūvi. Un mēs pagaršojām, likās, joha, baigi labais sidrs. Izdzērām. Un tā es nospriedu, ka principā es esmu dzimis sidra darītājs, jo man tik labs. Un tā es vēl 3 vai 4 gadus mēģināju, un nekas man nesanāca. Un vienmēr nācās izliet ārā. Un tad es kāds 12 gadus taisīju ābolu vīnu. Līdz beigās jau bija virtuvē 200 litru muca liela, burbuļojoša. Kādus 4 beigās tādas bija. Sūknējām ar sūknu uz 3. stāvu. Caur Rīgā, Torņakalnā. Katru rudenī mums ir lielās draugu sanākšanas uz Talkām un spiež un sulu paralēli. Man liekas, ka tonu izspiedi vai kaut ko tādu. Un tad sapratu, ka nevarēs tik daudz izdzert. Un tad visiem draugiem, ģimenēm uz jubilejām un uz visiem svētkiem dāvinājām savu vīnu. Un tāpat viņš tā kā netukšojās, un tāpat paliek daudz. Un tad mēs domājam, ka varētu sākt tā kā viņi varbūt kādam patirgot. Tad uzrakstījām Eiropas projektu, izremontējām pagrabu. Mucas arī kaut kādas nopirkt. Pirmās 2, man liekas, tomnīgās, spīdīgās, smukās. Jā, vai. Pirmo etiķeti mēs uzlīmējām 19. gadā beigās. Sākām mēs ar to piemājas ābeļdārzu. Pēc tam Vents arī paņēma apsaimniekošanā vēl no kaimiņu pagastiem, tā kā tur kādi ābeļdārzi. Mēs šogad iestādījām pirmās savas ābeles. Jā, Jārlington, Nil un Dabinet. Tā ir senā Krapes mūža. 300 gadu sena. Zviedru laikos Krapes mūža bija zem koknes draudzes. Vecvectēvs Vilis Lauskis savā jaunībā gribēja kļūt par dārznieku. Toreiz ceras kā Krievija. Aizbrauca uz Krieviju, mācījās par dārznieku. Viņš izmācījās par dārznieku Sanktpēterburgā. Tad Latvijā atguva neatkarību, tad viņš atgriezās Latvijā. Tā viņš nopirka šito te māju, un viņš 3 zvaigžņu ordeni dabūja par saviem ieguldījumiem tieši dārzkopībā. Man ļoti patīk uzņemt šeit ciemiņus. Es nevadu degustācijas, jo esmu diezgan kautrīga, bet man ļoti patīk sagatavot visu priekšdegustācijām. Laba tāda gandarījuma sajūta. Vienu brīdi Vents ekskursijās stāstīs pulku stāstus saistībā ar šo ēku. Tādā!